Labdien, labrīt vai labvakar, dārgie raidījuma Kivī skatītāji! Atkarībā, protams, kur un kad jūs mūs skatāties. Esam beidzot atgriezušies pēc 5 gadu pārtraukuma un gatavi jūs priecēt ar jauniem, interesantiem, atraktīviem sižetiem. Tieši tā, kā jau vienmēr, bez filtriem, bez liekvārdības, bet ar lielu devu pozitīvismu. Ar jums šodien kopā studijā Ērika Bukovska Un Kārls Rudolfs Kaktiņš. Un šodienas raidījumā apskatīsim piedzīvojumu meklētājs Kārls Bardals dalās ar pieredzi, kā sasniegt mērķus. 2 paudžu klasiķi, dziedātājs Žoržs Siksna un reperis Ozols stāsta par savstarpējās sadarbības sākšanos. Kā sniega tīrītāji zina, kad izbraukt Rīgas ielās un to tīrīt, un ko darīt, kad tāda nav. Sinhronās skaņas mākslinieki parāda, kā rodas soļu un lapuču augstoņas skaņas kinofilmām. Kādas izmaiņas likumā par tabakas izstrādājumu lietošanu un iegādi tika veiktas un ko par tām domā sabiedrība? Cik daudz sabiedrība zina par autiskā spektra traucējumiem un ko vēl vērts būtu zināt? Un sāksim mūsu 16. sezonu ar sižetu par kādu ļoti mērķtiecīgu cilvēku, kurš kopumā 8 gadu laikā apceļoja pasauli, tiecoties uz savu sapni. Bez motora, bez burām, tikai ar airiem atpeldēja. Man tikmēr ir bail pat vannā iet peldēties, bet šis cilvēks apceļoja, pārpeldēja okeānam pāri bez problēmām. Un jā, Ar problēmām. Es nevaru aiziet uz sporta zāli vai iemācīties spēlēt ģitāru. Laikam kaut kas būtu jāmaina, Kārli. Tāpēc skatāmies. Esmu Kārlis Bardals. Es esmu apbraucis apkārt pasaulē bez motora, bez burām 8 gadu laikā. Jūs redzat, viņš ir nomierinājies! Nomierinājies, okeāns! Tad, kad man bija 27 gadi, pirms 12 gadiem, tad es izdomāju, ka es gribu dzīvot piedzīvojumā. Nezinu kā. Tajā brīdī nav ne jausmas, bet tad, kad tu uzrakstīji tādu lapu darbā, kas saucās atlūgums, tad tev ir daudz brīva laika. Kā viss sākās? Sākās ar Google search. Kā viss sākās dzīvē. Es eju skolās, stāstu par saviem piedzīvojumiem, un tad es parasti jautāju, kur jūs meklējat informāciju, ja jūs neko nezināt par kaut kādu tēmu, un tad, cits tur mammai paprasta, cits tur tētim, cits tur googlē un cits bibliotekā. Par piedzīvojumiem tas pats sākums, laikam jau tas ir bērnībā. Un tad es neuzdevu sev jautājumus, kāpēc es to daru. Es vienkārši paņēmu ričuku un braucu pa rajonu. Vienkārši tā tas varētu sākties, bet, piemēram, ziemā, nezinu, varbūt tās ir gadījies redzēt, kā bērni spēlējās vienkārši ar sniegu. Ir pieeja bērnam paprasa, kur tev motivācija? Kur tu dabūji motivāciju šitā ņemties, te 6 stundas? Viņš vienkārši skatīties uz tevi, pa ko tu runā? Es vienkārši dodu virsū, man viss labi, ko tu man piesiedies? Man arī nav īsti tāds gatavs formulas, kā sagatavoties psiholoģiski. Teiksim tā, sagatavoties, kā pārārēt okeānu, tu nevari aiziet uz treniņu un noērēt okeānu. Ja? Tu vari aiziet uz treniņu, noskriet pusmaratonu vai maratonu, vai es nezinu, cik parasti skrien 5-10 kilometrus, vai ne? Man bija ļoti liela interese, un man pat īstenībā nav mērķis sanāks. Es jau domās, es jau esmu tur, es jau airēju, es jau domās, esmu īstenībā pārairējis tam okeānam. Man nebija svarīgi, ka es no šī kļūšu bagāts. Man svarīgi bija tas, ka es vienkārši tieku līdz tai starta līnijai. Es teiktu tā, man nav tāda burvju nūjiņa, kad rekur tink un ir nauda. Nē, es paskatījos kā uz to summu, man tur jānokrīt gar zemē, kā wow, liela, tur 1000, un tu saproti, ka, tu to nevar atļauties, bet varbūt tas tu vari kaut kā ieinteresēt kādu, kurš grib, piemēram, atbalstīt lidojumus konkrēti. Tad tu ej uz tām kompānijām, kuras nodrošina lidojumus. Tas ir pakāpeniski saprast, tātad budžetu, un tad izveidot plānu, kādā veidā, dažādos veidos iet pie uzņēmumiem. Pārsvarā man visi ir bijuši uzņēmumi, kuri ir, es teiktu tā, bijuši gana traki, lai arī lektu iekšā ar mani tajā laivā, tā metaforiski runājot. Un cilvēki ļoti novērtē, ka viņi netiek vazātais deguna un ka no viņiem tiek prasīts tieši tas, lai tu to izdarītu. 23. gadā es aizbraucu uz Āfriku, un es esmu nolēmis šajā gadā finišēt savu lielo
eposu apkārt zemeslodē. Un visiem sponsoriem pateicu, un viss notika. Viss ir sarunāts. Un es aizbraucu, un tur vienkārši viss notiek tā, kā nevajag. Vienkārši tu tagad pasties, kas ir sliktākais variants? Kamēr tu elpo, tikmēr nekas nav sliktākais variants. Kas ir bailes? Noliec man tev uz galda 2 kilo bailes. Un kas tas ir? Tas ir kaut kas šeit, tas ir tava izvēle, vai tu par to domā, vai tu par to nedomā. Un tas ir arī kuru izaicinājumu. Tu ej iekšā, ko tu gaidīji. Tur viss būs, tev visi dos to naudu, vai ka tur nebūs tā tumsa vai kas. Tu jau vari to iztēloties iepriekš. Tajā brīdī pieliec jautājumu zīmi tam naktī, tumsā. Visu laiku jautājumu zīmes. Pieliec izsaukuma zīmes visur. Naktī, tumsā. Ja tev ir kaut kāds tur stabils darbs, manā gadījumā arī tas tā bija. Bet tu savos sapņos esi kaut kur citur. Savā birojā sēžot, tu domā par to, ka tu vēlies doties kaut kādos piedzīvojumos vai ekspedīcijās, vai kaut kas vispār cits, tas, ko tu gribi dzīvē darīt. Tu neatrodies īstajā vietā. Lūdzu, dzīvojiet pēc labākās sirdsapziņas. Jo es cenšos tā darīt. Es tiešām apbrīnoju Kārļa mērķtiecību un to, kā viņš spēja vienkārši pamest savu darbu birojā un piepildīt savus sapņus. Ceru, ka arī tu pēc šīs sižeta saņemsies un tieksies uz saviem mērķiem un īstenos savas trakās idejas. Jā, runājot par trakām idejām, varbūt es pamanīju, ka mūsu vecāku paudzes jaunības dienu mūziku tagad arvien biežāk mēģina kombinēt ar mūsu laiku skaņām, piemēram, repu. Jā, kaut ko tādu esmu redzējusi, bet vai tiešām jaunieši tas uzrunā? Jā, un kā vēl Žorža Siksnes un Ozola sadarbība kļuva par kaut ko tādu, kas uzrunāja mūsdienu paudzi ne tikai mūzikas ziņā, bet arī modē. Viņš malā reiz ēda avenes. Tajā laikā, kad viņi rakstīja, es neteikšu, ka man viņi ļoti patika. Bet autoriem tur neko darīt, ka patīk. Tas reiz nevar paredzēt, vai ne? Jā, kāds liktenis būs. Jo tā dziesma pat tajā gadā netika, bija toreiz tas mikrofona aptaujas. Viņa netika finālā. Ne. Pēc jaungada koncerta, kad viņi izskanēja, ka viņi nofilmēja, bija tāds klipiņš, tad viņi aizgāja tikai. Genoveva, smenelabais pie sevis, Genoveva, reiz nelabais kā sevi vai Gustavo, jeb tev, es nezinu, kuram bija tā ideja? Jā, tas bija principā pirms pāris gadiem Daugavas stadionā pirmais lielkoncerts. Olafs Saurietis bija autors šai idejai, un tad jau Gustavo kā lielkoncertā vadītājs palīdzēja tam realizēties. No sākuma ievēroju, ka tādi 2 puikas ar Gustavo, un ka jūs bijāt kopā tādi patiesi čaļi. Mākslā galvenais ir ticēt, tā ticamība, un tas man bija liels prieks, ka tāds piedāvājums bija interesanti, jo ja tāda eksperimenta man arī ir patīkami. Tas bija kaut kas savādāk. Tad mēs no tā laika tā spontāni, bez sevišķām tādām baigi apzinātām evolūcijām virzījāmies uz priekšu. Un tā evolūcija viņa kaut kā dabīgi notiek. Es domāju, mēs apgūstam kaut kādas auditorijas. Jauna autorija, un arī tas rāda mākslā tādas lietas, kā arī saka, nevar savienot. Ne ir lietas, ko var savienot, bet jādara arī profesionāli, kā es teicu, ticamību, jo tādi mākslīgi projekti, kur rada tās grupiņas, tur zēnu grupiņas vai meiteņu un Spice Girls un vēl kā tur tik nav bijušas visādīgi ārzemēs. Un tad beigās viņi brūk ārā, jo tas tā mākslīgi radīt nevar. Mūzika jau cilvēki. Viens dzird ar ausīm, bet otrs jūt ar emocijām, un parasti jau jūt to atšķirību, vai tas ir kaut kāds baigi apzināts, kaut kāds mākslīgs produkts vai īsts produkts. Jā. Produkts ne produkts, bet mēs tā kā saka, mierīgi, bez baigām ažiotāžām, spontāni virzamies uz kaut kurieni, pagaidām līdz galam skaidrs uz kaut kurieni, jā, bet mums pašam ir katram daudz ko darīt, vai ne? Emociju virpulī virzībā uz sadarbības turpinājumu mūziķiem kopā ar Very Cool People tapis arī jauns projekts – dziesma Pasaulī.
Tas ir tagad speciāli uzrakstīts teksts. Viņš kaut kā ļoti dabīgi radās no esošās situācijas valstī. Šī dziesma arī bija, es viņu ilgus gadus nedziedāju. Viņu iedzēju kaut 85. gadā tekstu par to pasauli, kas tā ļoti ātri iet uz priekšu, kad netiek līdzi. Tendence mūzikā ir dotā brīdī tādas, trekam ir jābūt 2 minūtēm. Jā, bet jābūt enerģija, lai viņi nepazūd. Kāds no augšas vai kā iedevis kaut kādu svētību darīt to lietu, kas mums patīk. Mēs saņemam enerģiju no cilvēkiem, kas mums dod to enerģiju, kas klausās mūs, un tā miedarbība. Enerģija, jo tev ir tikpat kā man, jā. Bez enerģijas nav mākslas. Novēlam, lai mūziķu sadarbība turpina plaukt un piedzīvojumu stāsti kļūtu vēl krāšņāki. Iekustoties dziesmas pasaulīte ritmos, Līva Estera Zondaka, Unda Streļča, Kristofs Dilēvičs un Signe Lapiņa. Raidījums Kivī. Kārli, tev bija taisnība. Tiešām ļoti interesants koncepts, un esmu arī dzirdējusi, ka Ozols izveidoja kreklus ar Žorža Siksnes fotoattēlu. Es tādu gribētu. Zini, es arī, bet pats Ozols ir teicis, ka viņš nevēlas, lai katram tie būtu pieejami, viņš vēlas, lai tie būtu deficītā. Nu jā, šogad mums deficītā ir arī sniegs. Tāpat arī pēc mūsu kolēģu zīmētā grafika, kur izskatās viņi nedaudz pazaudējuši laika izjūtu, mēs redzam, ka pērn ļoti maz dienas mēs esam pavadījuši temperatūrā, kas ir zemāka par 0 grādiem. Celsija skalā. Taču man gan ir sanācis šogad redzēt sniegtīrāmo mašīnu. Interesanti. Kā viņi uzzina, kad būs vispār sniegs un kad kaut kas nāksies tīrīt? To ir devušies mūsu kolēģi uzzināt. Skatāmies! Sveiki! Šodien mēs atrodamies pie Eko Baltijas vides bāzes, kur mēs vairāk uzzināsim par sniega tīrīšanu ziemā. It īpaši tagad, kad laika prognoze nav zināma un sniega šogad nav. Tad redzēsim, ko viņi tagad dara ziemas periodā. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Eko Baltija vide ir atbildīgs par Rīgas Labo krastu un Latgales priekšpilsētu. Viņu uzdevums ir operatīvi reaģēt uz ceļu bojājumiem, un tie ir jānorobežo 2 stundu laikā un jānovērš 24 stundu laikā. Lai novērstu ceļu slīdamību, tiek izmantot sāls, kas sajaukts kopā ar smiltīm. Dienās, kad ceļu kvalitāte ir īpaši slikta, tiek lietots salsūdens, jo tas ātrāk reaģē ar ceļa segumu. Mašīnas tiek uzturētas darba kārtībā, lai jebkurā momentā var uzsākt tīrīšanas darbus. Šogad ir bijuši nakts izbraukumi, kad temperatūra bija ap 0. Mašīnas bija visas izbraukuši ielās un tika nodrošināta droša mašīnu kustība pa pilsētas ielām. Mums katru dienu 24/7 režīmā strādā dežūra dienesta mašīna, kas izbrauc un apseko ielas stāvokli. Ja tiešām notiek kaut kādi brīnumi, sāk veidoties aplēdojums, tiek ziņots attiecīgajiem dežūra dienestiem, un viņi operē ar darba gaitu. Šitie transporta līdzekļi ir paredzēti galveno ielu tīrīšanai, atbrīvošanai no sniega, no apledojuma, kas veidojas ar nokrišņiem, kuru uz doto brīdi nav. Bet mašīnas ir gatavas un gaidas savu darba kārtību. Tagad mēs esam iesēdušies vienā no sniega tīrīšanas mašīnām, jaunākajā, jaudīgākajā mašīnā, un tad redz, ka mēs varam redzēt, kā tas izskatās no iekšpuses. Ir 2 ekrāni, kur ir, kā mums teica, kā jaudīgākais iPhone 16. Tad redz, ka mums ir pults sadaļa, ar kuru varam tātad mēs kustināt, uz kuru pusi mēs vēlamies šīs lielās lāpstas. Tad redz, ka ir super ārtie krēsli, tā lai šoferīši nesāp dibens pēc ilgās braukšanas. Tad redz, ka mums ir milzīga stūre. Uzliksim mūsu mūziku šeit, un varbūt kaut kā aizbrauksim tālāk. Labrīt! Ir 4 no rīta un sniegs beidzot ir uzsnidzis. Tad tagad arī redzēsim, kā tad šo sāli izmanto uz ceļiem. Ziemas periodā uzņēmumā maiņās strādā 90 darbinieki. Eko Baltija vide dežūra dienests informē atbildīgos darbiniekus par temperatūras pazemināšanos un nokrišņiem, lai viņi būtu saulēcīgi sagatavoti nakts izbraukumiem un varētu nodrošināt drošu ceļa segumu.
Klau, Erika, es nesen tieši skatījos filmu Edīta Īgula, zini to filmu par britu tramplīnlecēju, un tur bija tik daudz sniega, man pašam pilnīgi sagribējās aizbraukt uz kādu kalnu un izbaudīt ziemas prieks. Nezinu, kas ir tas, kas sniegu filmā padara tik pievilcīgu? Noteikti attēls, bet arī skaņai ir ļoti liela nozīme. Jo, kad, piemēram, cilvēks filmā iet pa sniegu, tā soļu skaņa bieži vien tiek ierakstīta atsevišķi. Jā, to veido sinhrono trokšņu mākslinieki. Šis process ir ļoti interesants, jo viņi izmanto visdažādākos priekšmetus. Tad varbūt nedaudz ieskatīsimies Latvijas sinhrono trokšņu mākslinieku darba procesā. Jā, aiziet! Skatoties kādu filmu, ļoti liela daļa no tā ir tieši skaņu pasaule. Bet bieži vien mēs pat neiedomājamies, kā tā top. Šodien esam Jura Podnieka studijā kopā ar skaņu režisoru Anriju Krenbergu, kas par savu darbu ticis vairāk kārt apbalvots ar Nacionālo kinobalvu Lielais Kristaps. Un vienīgo foliju, jeb sinhrono trokšņu mākslinieku Latvijā, Normundu Kļaviņu, lai noskaidrotu filmu skaņu tapšanas aizkulises. Šitiem var pakaus taisīt. Kaut kādu. Mani sauc Normunds Kļaviņš. Šeit es nodarbojos ar sinhrono trokšņu ieskaņošanu. Kādi gadi 35, varbūt par bišķi ātrāk sākām. Vēl tad, kad kino studijā strādāju. Pie katra darba ir kaut kas cits. Noteikti ir jāmeklē, jāskatās, kas ir vajadzīgs. Piemeklējam kaut kādus rekvizītus. Un no tā mēģinām skaņot. Ir tādas klasiskas lietas. Ir, piemēram, kartupeļu milti, no kuriem taisa soļus pa sniegu. Neskan tagad milti jau slapji. Kādas garas lapas vai kas kaut kur soļi. Reiz vajag spārnus taisīt, tad jāpiedomā visu laiku. Tāpēc viņš arī, man liekas, tas darbs ir tāds ļoti radošs. Ķēdes. Arī soļus tādā veidā. Nekad iepriekš nezinu, kas un kā uztaisīt. Es skatos bildi un tad tikai uzreiz domāju, kā to varētu uztaisīt. Man ir jāizdomā, ko vajag. Normunds ir tas, kas realizē. Skaņa režisoram ir jāzina, kam tur ir jābūt un kas tur un kā tam jāskan. Un Normunds, tad izejot no manām vēlmēm, mēģina to realizēt. Šodienā neiesi? Un šite, kur kamera griežās, ja? Tur ir jāceļās. Mani sauc Anrijs Krenbergs, es esmu skaņa režisors jau tūlīt 50 gadus. Man patika savā laikā kino. Man uzaicināja uz Latvijas televīziju strādāt. Un tieši pie dokumentālām visām lietām. Un tad, kad dokumentālais kino, tā teikt, jau bišķiņ bija apnicis, tad sākām strādāt arī pie aktierkino. Un tas, ar ko mēs šodien nodarbojamies, ir tas, ka mēs pie jau esošas skaņas, kas ir rakstīta uz laukumu, mēs vienkārši vēl pieliekam kaut ko krāsai klāt. Ja. Jo šis ir tāds interesants projekts, kurš ir it kā dokumentāls, bet tai pašā laikā inscenēts. Viesojoties studijā, sastapām filmas režisori Lailu Pakalniņu, kuras sniedza savas atziņas par ilgadējo un veiksmīgo sadarbību ar kino skaņu pasaules māksliniekiem. Es pat varētu teikt, ka gandrīz visas manas filmas ar ļoti retiem izņēmumiem ir tapušas šeit. Kino mēs uztveram ar acīm un ar ausīm. Ir tādi brīži filmā, kad skaņai ir svarīgāka nozīme nekā attēlam, brīžiem atkal attēlam ir svarīgāka nozīme nekā skaņai, tas mainās. Jā. Sinhronie trokšņi to filmas skaņu padara daudz bagātāku. Tad, kad cilvēks, skatītājs skatās manu filmu,
Man ir tāda vēlme, lai viņš iejūtās tajā atmosfērā, lai viņš tā kā iekāp tajā filmā. Un tam palīdz viss, ieskaitot šos sinhronos trokšņus. Taktika ir tāda, ka es strādāju ar vistalantīgākajiem cilvēkiem. Tad viņi ir vistalantīgākie, ja es ar viņiem strādāju. Kas šī par filmu ir, ja drīkst zināt, kā nosaukums? Nosaukums ir ļoti skaists. Es domāju par kaķi. Turpmāk, skatoties filmas, noteikti pievērsīsim daudz lielāku uzmanību ne tikai vizuālajam veidolam, bet arī tam, kādu noskaņu rada skaņu pasaule. Ar nepacietību gaidam filmas pirmizrādi. Laura Trautmane, Aliksa Volkova, Evelīna Kauķe, raidījums Kivī. Tas tiešām ir interesanti, cik daudz dažādas priekšmetus izmanto skaņu veidošanai. Jā, šķiet, ka šajā nozarē likumu gandrīz vai nav. Izmanto, ko vien vēlas. Runājot par likumiem, nesen tika ieviesti grozījumi likumā par tabakas izstrādājumu iegādi un tirdzniecību. Un interesanti, ko par to domā jaunieši. Jā, skatāmies. Šī gada 1. janvārī stājās spēkā Saeimas pieņemtais likuma grozījums par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektrisko smēķēšanas ierīču aprites ierobežošanu un atļauju tās iegādāties tikai tām personām, kas sasniegušas 20 gadu vecumu. Dosimies Rīgas ielās, lai noskaidrotu, ko par šo likuma grozījumu domā tās iedzīvotāji. Es personīgi esmu neitrāls par jauniešiem. Es domāju, ka jā, ja jau pirms 18 gadiem viņi kaut kādā veidā tika cigaretēm, tad arī pirms 20 arī tas būs iespējams. Man šķiet, ka jaunieši ir ļoti mērķtiecīgi. Viņi vienmēr atrod kaut kāds veids, kā apiet. Tā fundamentāli neko nemainīs. Es drīzāk varbūt atbalstu to, ka mēģina likvidēt tās garšas pieejamās. Jā, es domāju, labi. Ja tas skaitē veselībai, tad tieši to vajadzētu arī vairāk aizliegt. Es domāju, tas labi, bet varbūt dažiem jauniešiem tas ir nepatīkami. Kā kārtējās neērtības kādam, un ja armijā var iet no 18 gadiem un dzert var no 18, laikam vairs nevar, tad pēkšņi smēķēšana. Bet smēķēšana pat par sevi slikta lieta, tā kā varētu aizliegt arī līdz 60 gadiem. Es varētu atturēt. Es kaut kā esmu ievērojis, ka man liekas, ka tabaks izstrādājums jaunieši nemaz tik daudz nepatērē. Man liekas, ka viņi patērē vairāk tos elektroniskos, visādi digitālos tos brīnumus, puļķīšus, ko bāž mutē. Es domāju, ka cena nav vai pieejamība nav tas izšķirošais. Lai rastu skaidrākas atbildes par likuma grozījumā izvēlēto vecuma ierobežojumu, devāmies uz Veselības ministriju. Kāpēc 20 gadi? Kā norādīja policija, lielākoties nepilngadīgām personām šos izstrādājumus nodot vecākās klases skolē. Tāpēc tie 20 arī tika, rosināti un akceptēti. Vai ir starpības starp 18-gadīga un 20-gadīga jauniešu smadzeņu attīstības līmeni? Jā, absolūti, tam ir zinātnisks pamatojums, jo smadzeņu frontālā daiva, kas atbild par uzvedību, par situācijas izpratni, un par procesu kopumā, kas ar cilvēku notiek, bet ir pierādīts zinātniski, ka viņi attīstās līdz 25 gadu vecumam. Jo vairāk laiks būtu nozīmēts, kad to vielu varētu sākt lietot, cilvēks kritiskāk varētu paskatīties uz to, kas ar viņu notiek. Padomājiet, vai jūs gribat uzturēt industriju, kura principā rada jums zaudējumus gan maciņam, gan arī veselībai. Apkopojot iegūtās atbildes, varam secināt, ka likuma grozījums ir veiksmīgs solis sabiedrības veselības attīstības labā. Tomēr, cik veiksmīgi tas tiks realizēts praksē, rādīs laiks. Sižetu veidoja Beāta Roga, Daniela Hračaņika un Viktorija Gaila. Raidījums Kivī. Likuma izmaiņas, piemēram, tabakas izstrādājumiem, bieži rosina diskusijas par to, kā veidot veselīgāku un iekļaujošāku sabiedrību. Runājot par iekļaujošu, dažkārt ikdienā sanāk sastapties arī ar cilvēkiem, kas pasauli redz nedaudz citādāk. Lai gan ar autiskā spektra traucējumiem tiek pētīti jau kopš pagājušā gadsimta vidus, daudzi, īstenībā arī es tā skaitā, joprojām par to daudz nezinu. Un tādēļ šo devās noskaidrot un izpētīt mūsu komanda. Skatāmies! Autisms ir traucējumi visa mūža garumā, kas ietekmē, kādā veidā persona komunicē ar citiem un redz pasauli sev apkārt.
Neskatoties uz to, ka autisms pirmo reizi tika atklāts 1943. gadā, daudzi gan Latvijā, gan pasaulē par šo diagnozi vēl joprojām daudz ko nesaprot. Viena no organizācijām, kas cenšas vērst pastiprinātu uzmanību un izlogot sabiedrību par autismu pamatiem, mērķis ir veicināt iekļaujošu izglītību, iekļaujošu rīcību politiku visās jomās, un arī vairot, protams, sabiedrības zināšanas par autismu un arī droši vien iecietību un vispārējo. 32 gadus vecā Viktorija Burnova par savu traucējumu iespējamo diagnozi uzzināja tikai 28 gadu vecumā. Manas galvenās problēmas ir tur, kad es vienkārši nevaru pielāgoties izmaiņām. Izmaiņas, tas vienkārši tas ir viss trakākais, kas var notikt manā dzīvē. Es arī ļoti stipri piesaistos pie priekšmetiem, jā, man ļoti grūti kaut ko izmest, jo, teiksim, ja mēs runājam par mantiņām kaut kādām, man liekas, ka viņas ir dzīves un ka viņas apvainosies, ja es viņas metīšu ārā. Komunikācija ar cilvēkiem kā ar tādiem, man īsti viņa neinteresē. Es nevaru nolasīt to sociālo kontekstu, kur ko vajag darīt. Lai gan par autismu sarunas izskan aizvien biežāk, Anna tik un tā apgalvo, ka Latvijas sabiedrība šajā jautājumā ir diezgan nezinoša. Latvijas sabiedrība ir ļoti nezinoša, un Latvijas sabiedrība ir arī diezgan neiecietīga un jauc kopā dažādas diagnozes. Un patiesībā bieži vien īsti nesaprot, ko sevī ietver autiskā spektra traucējumi. Devāmies arī Rīgas ielās, lai noskaidrotu, kā sabiedrība raksturo cilvēkus ar autiskajiem spektra traucējumiem. Kā kuram, atkarībā no tā, cik ļoti smaga pakāpe ir tam konkrētam cilvēkam. Tas ir ļoti stereotipiski tas, ka cilvēki ir antisociāli, nepatīk pieskarties, bet pēc manas pieredzes no tās, cik es esmu saskārusies ar cilvēkiem, kuriem ir autisma spektra traucējumi, bieži vien tie ir vissociālākie cilvēki. Ļoti dažādi. Es domāju, mums ir liela daļa pieaugušie, kur ir ar autiskā spektra traucējumiem, tikai viņi nav diagnosticēti. Problēmu raisa arī tas, ka Latvijā autismu pieaugušajiem diagnosticē tikai retos izņēmuma gadījumos. Tur ir sarežģīti birokrātiski šķēršļi, un šobrīd to nevar pieaugušam cilvēkam rakstīt kā pamatdiagnozi, bet tikai kā blakus diagnozi. Tas nav tā, ka to var izdarīt pie kura katra psihiatra, ir jāzina, pie kā vērsties. Drīz mainīsies uz labo pusi, tāpēc, ka tuvāko 2 gadu laikā vajadzētu sākt izmantot starptautiskā slimību klasifikātora jauno redakciju, kurā ir detalizētāk aprakstīta gan autiskā spektra traucējuma diagnoze, gan arī specifiski izpausmes pieaugušā vecumā. Taču neskatoties uz daudzajiem izaicinājumiem, Anna uz nākotni raugās piesardzīgi, taču pozitīvi. Nākotnē izstāsta pozitīvi. Visu laiku jau patiesībā iet kaut kas uz priekšu, un katru gadu mēs redzam, kā sabiedrība mainās un parādās aizvien vairāk iekļaujošu pasākumu. Arī turēties pie domas, ka viss kļūst sliktāk, tas kaut kā nav mūsu garā. Un skaidrs, ka viss kļūs arvien labāk, bet, protams, ka tas notiek maziem solīšiem. Laura Romanova, Kristiāns Ločmelis, Kristīne Egle, raidījums Kivī. Es tiešām šodien uzzināju daudz ko jaunu, un kā ar tevi, Kārli? Es, piemēram, zinu, ko darīt, ja pēc augstskolas pabeigšanas man nebūs darba. Es vienkārši došos meklēt piedzīvojumus. Un es varēšu pastāstīt par to, kā tīri sniegu saviem draugiem. Tieši tā. Tas arī šonadēļ bija viss. Ar jums biju es, Ērika. Un es, Kārlis. Un tiekamies jau nākamnedēļ. Čau, čau!